braukšu uz pirmo apkopi, 1000 km nobraukti, bišku vairāk. Paņēmu līdzi grāmatiņu šito te, paņēmu, lai viņi var ierakstīt, ielikt zīmogu un redzēs, ko viņi tur darīs. Pirmā apkopīte, super, jābrauc tikai un jātaisa apkopi. No šitiem smukajam aparātam. Nomazgāts ir, sakots tīrs, tagad jābrauc tik uz apkopi. Es nezinu, vai tur kaut ko varēs nofilmēt, bet redzēs, kā tur sanāks, braukšu tagad uz turieni. Uz Honda centru, Honda moto centrā uz apkopi. Tā atdevu šito te atslēgas, iedevu to servisa grāmatiņu, un tagad atdosim, lai viņi dara. Pateicu par stūri, ka šķība ir viens raksts, un gāzes ručkai brīvgājiens ir. Aiziešu līdz veikalam, pastīšos, kas tur ir. Varbūt kaut kādu jaunu Forza jāieķer. Izskatās, ka viņiem ir baigais pievadums. PCX ir vēl vairāk palikuši. Tad ir Forziņas, kur pastīšu kādus smukas. Lieliem krēsliem. Smukas gan. Šitās ir fēņas. Kur ir sarkana. Tas ir ADV. Šitā zila matēta. Jā, tad ir tāda, kā nevar saka, pelēka, melna matēta. Kur viņam nolocīti spoguļi. Šitas jau ir smuki aparāti. Draudīgi. Moči viņiem arī ir visādi. Šitie te pastīsim, kur vispār Āfrikas smukas, fēņi. Te jau viss kaut kas. Kur kaut kādi, šitas ir Transalps, ir kāds smuks. Pasties te kaut kādi Enduro laikam. Baigi smuki, kur vispār Rebels 1100. Ideāls smuks. Kur visādas krāsas viņiem ir. Šitam ir izpūtējis tāds, tam ir tāds, viņam ir dizains savādāks. Forziņa parastā man šitā patīk labāk. Ar šitiem spidometriem man labāk patīk. Ķiveres var nopirkt visu kaut ko, kur kaut kādas hārdas var nopirkt par dūru. Jā, vienīgais viņi pāriet uz tām planšetēm, uz šitiem te, un motoroleriem arī jau sāk palikt, jau Forzām vairs nav tie apaļie spidometri, kas man patīk, viņām arī nāk planšetes, kur iepriekšējiem gadam, 2004. gadā vēl varēja iegādāties. Un tad ir viņiem vēl tā versija tāda ar oriģinālajiem koferiem. Jo pats koferis maksā kaut kādas 800 naudīs, ja grib atsevišķi pirkt. Bet, jā, ir motocikli, kur ir Āfrikas, lieli ir, laikam, manuāli, tas ir automāts, šitas arī ir automāts. Viņi visi ir automāti, jau viss jau, tā kā ar motoroleri var gāzt īstenībā.
dot ručkā un nevajag slēgāt ātrumus. Nu, smuki muči. Ko es varu pateikt? Nu, neko, gaidu tagad, kamēr sataisīs man to apkopu uztaisīs. Cerams, ka to stūri iztaisnos. Un šito te gāzes, prasīt gāzes rokturim ir akceleratora, tam tur ir brīvgājiens, to, lai viņi tā kā pievēl. Un tad jau redzēs, ko tur, un tad jāpagaida. Apstījos visādas motoroleres, visādas močus. Un tā, tas šodien tāds forši diena. Jāgaida, jāsakās un viss labi. Ko es vēl varu pateikt? Smuki tie motocikli, tur viss tā motoroli. Viss iekš un tur. Neko baigi jau tajā servisā neko nefilmēju, tāpēc, ka šito te nav ko tur cilvēks satraukt un viņi dara savu darbu vienkārši un to kaut kādu telefonu filmēsim kameru vēl. Bet, nu, jāgaida, kad beigsies, kad viņi sataisīs, uztaisīs to apkopīt, tad jau būs labi. Maziņi aparātiņi bērniem. Kur pasties, kas pa skaisto. Kur ir kaut kāds vecais Mercedes. Kur ir kaut kāda Volga. Pasties, kāds smuka. Balta sarkana, tad ir Chevrolets. Harley Davidson, džetiņa, divdurvīga, vispār smuka. Vēl kur ir kaut kāds, nezinu, BMW, smuks. Tas arī kaut kāds, te tā kā motoru muzejā, es teikšu. Vecais benzīntanks stūrī, lūku, pasties, kāds skaistos šitas. Nu, bārīgi smukais. Nu, kur maza mašīnīte, benzīntanks. Tad, kur ir BMW, un kur limuzīns. Tas BMW arī smuks arī tīri. Vecais, tas nav ne 30, tas kā tur saucās savādā. Nu, smuki. Nu, Didi autoservis. Šito te var apstīties mašīnas kā muzejā. Kamēr gaidi, kad tev moci uztaisīs rollerim apkopu, tikmēr to var pastaigāt un pastīties vecās automašīnas. Nu, kur pastāst kāds smuks Mercedes. Vismaz nav garlaicīgi. Nu, uztaisīja apkopi, ielika laikam zīmogu, jāpaskatās īstenībā, neesmu skatījies. Man liekas, ka jābūt kaut kur zīmogam. Jā. Nu, kur ir pirmā apkope. Pirmā apkope. Tagad ir jābrauc 4000 kilometru. Nomaini eļļu, pastījās kļūdu. Tā bija tā kļūda tai Landai. Tagad, paldies. Un viss dabūja atslēgas. Tagad tik jālaiž dzīvē. Nu, šodien iztestēšu, cik tas maksimālais ātrums viņai ir.
No tā, viss super stūri. Super paldies servisam Hondas. Sataisīja akceleratoru, īstenībā tagad ir iztaisnoja stūri, tagad taisna ir ideāli. Super. Paldies viņiem. Kur ir tas pats jaunais stikls? Es tik nezinu, tūlītās paņemšu, ar ko atgriezt, un kur man ir nazīši salikti pie nejauda magnētiem. Nu, atnāca, nezinu, kaut kāds nebija ilgi, it kā vajadzēja būt pusotra mēnesim, bet tagad kaut kā ātri atnāk, nezinu. Bet lielākā daļa jau nāk, laikam, vai no kaut kurienes citurienes, jā, kaut kur noliktavs ir. Nu, it kā vajadzētu būt šitam tam stiklam, nezinu. Tūlīt pastīsimies, vai viņš vispār ir dzīvs, vesels. Vot. Atgriezīsim pušu šito te. Te vēl paliek. Jā, tas tomēr ir stikls. Ir viņš iepakots šitā te. Te kaut kas ir pielīmēts. Nevar saprast, kas tas ir. Interesanti. Viņš ir baigi smuki iepakots. Un taisīsim vaļā. Es laikam ielikšu to, ko es esmu pasūtījis. Ja kāds brauc ar PCX, lai viņš var pasūtīt, es domāju, kad es ielikšu tajā aprakstā tur vienā. Un es nevaru saprast, kas tas tāds ir. Tas tās švammītis, laikam, ar ko notīrīt to stiklu. Un tūlīt redzēsim. Nu, kur ir pats stikls. Es jau te redzēju vairākus PCX ar lielajiem stikliem. Un, jā, ja tiešām tālu jābrauc, vai ir jābrauc tā kā katru dienu, bet ir varbūt lietus, tad protams, lielo stiklu un mieris. Paņemšu kāju, hop, nost. Un tūlīt pastīsimies, kāds viņš izskatās dzīvē. Te sānā. Te jāmies pats rokām. Nu, es jau tā arī domāju, ka viņš būs kaut kāds šitā. Jā, es viņu redzēju dzīvē tieši tādu pašu. Es paņēmu vislielāko, bet man tā kā prasītos, ka tās malas ir bišķi platākas. Tas ir domāts spoguļiem. Viss kārtībā. It kā jau šitās vietas ir tādas pašas. Jo te arī ir. Vajadzētu būt. Jā, perfekti būs. Perfekti. Tieši tā kā vajag. Tā kā doktors ir izrakstījis. Tā,
jāliek virsū, jāņem šidais nost, šidais vairāk ir domāts tā kā, es domāju, kaut kādam karstam klimatam. Protams, kad smukāk izskatās ar viņu, jā, tev zemais stikls vēl kaut ko, bet, nu, tiešām, ka tev lietus nelīst un saulīt spīd, tur, nezinu, 4-5 mēneši vai 6, un tu vienkārši brauc un bēdu, nezinu, un smuki sejā pūš silts, vēsu gaisu, ka tu ātrāk brauc. Un, jā, bet pie mums tas, es domāju, ka viņš bišku nedara. Smuki jau izskatās. Tāpēc ir jāmaina uz normālu stiklu. Es paņēmu visaugstāko. Tad tikko nogrieza, man interesē, kas tur iekšā, jo pie magnēta kaut kas pielikt. Līdz pastīsimies. Te ir skrūvītis. Malečs, te ir skrūvītis visām šaibītēm. Kur ir uzliktas tādas gumīņas speciālas. Vispār malecīši. Jā, man patīk, bet man liekas, ka viņas nevajadzēs. Lai paprobēsim uzlikt. Man jau vienā brīdī likās, kaut kas nebūs labi, jo viņš ir no iepriekšējā modeļa. Es ņēmu it kā 2004. gads arī, un viņam bija šitā te pati tā kā lampa priekšā, un izrādās nebūs, kur mēs salicis vietās. Viņu šeit skrūve ir, šeit, bet te man sanāk, kad moku te viss tukšs. Šite malas ir pilnīgi plikas. Viss ir pilnīgi pliks, un vai es varu ielikt diez vai, jo laikam nevaru. Jā, jāliek apakaļ tas pats. Pagaidām jāsūta kaut kas cits būs īsnībā. Te izrādās, kur ir 2 skrūves. Es noņēmu no stikla. 2 skrūves zem plasmas ir jānoskrūvē, un tad tu viņu pavelc uz sevi un izņem ārā. Tas ir labi, ka kāds jauc ārā, te vismaz redz, kad kā izskatās, kā jauc ārā, jo reāli 2 skrūves un šitas plasmas panāk uz sevi. Nu labi, vismaz es redzēju, kā viņš jaucās ārā, super. Nu neko, jāmeklē oriģinālais stikls. Bet šitas ir iepriekšējā modeļa, es laikam ielikšu viņu notirgot. Sanāk, te 2 šitā te iebāžamie, to viņi ieliec. Pēc tam zem tā pieskrūvē stiklu un apakšā pieskrūvē ar 2 skrūvītēm. Bet vispirms ir jānoskrūvē 2 skrūvītes, un tad viņu velc uz leju, un viņš nonāk smuki tas pakaus nost. Esmu nobraucis ar šito te Hondiņu 2000 km. Manas sajūtas ir ļoti labas. Pilsētā ideāli, vispār forši. Pa lielceļu, ja vējš, tu iet 95. Ja ir, tā kā nav vēja, tā kā šodien, tā mazāk, tad kaut kādā ap 105 viņš iet. Es domāju, vairāk nevajag, jo nav viņš smags, viņš ir tāds diezgan viegls ir, un es domāju, lai uz ceļa uz 100 ir ideāli viņam. Un, jā, viss apkops man sataisīja, forši izdarīja visu, tagad pēc 4000. Jā, stiklu man nesanāca nopirkt, stiklu man jānopērk ir citu. Šitāds roku turas es uzliku, ja tālu brauc, jā, nav skats, nekāds nav. Bet za to vismaz ir, tā kā vējš nepūš no rīta agri, ka brauc kādos 7 diezgan rokas, tādas iepūta. Tagad ir silts.
Jā, vienīgais, ko es gribu teikt, plasmas ir tāds, tāds skrāpējamais ātri. Te arī es ņēmu no šito priekšu, šito te pakaviņu, un te jau loku skrambas jau ir saskrāpētas. Tad šito es te biju noņēmis, te jau arī es it kā plasmas ņēmu tiem plasmas tādiem lauznīšiem. Vienalga skrāpējās, nenormāli, viss jau švīkas jau ir, viss tāds, šitas vispār, protams, ka saskrāpējās ātri, man it kā ir tās lupatiņas, tās mikrošķiedroja, kā viņas sauc te, šitāda viena ir šitāda mīkstā tāda, bet vienalga skrāpējās, nenormāli. Jā, bet tādā ziņā brauc, un es saku, es jau pamēģināju, kā viņš bremzē viņš labi, man viens nogriez ceļu, nomet pa mēmajiem, ļoti labi bremzē. Bet, tas ir jums pašiem jāizdomā, ko jūs gribat pirkt. Ir Hondas, ir Yamahas, Suzuki, droši vien Kawasaki, Vespas ir Piaggio arī vespiņas smukas. Tas ir pašiem jāizdomā, kas labāk patīk, kas ir ērtāks, jāiziet uz veikalu, jāpasēž droši vien, jo kad arī var izbraukt ar viņiem. Un tad pašiem ir jāizdomā, ko jūs gribat. Gribat motociklu, motoroleri, jebko, čoperi. Var aiziet uz Harli, paņemt čoperi, var KTM paņemt, var Indiānu nopirkt. Kas mums tik nav, īstenībā ļoti daudz izvēli. CF moto mums ir, Moto Morini, man liekas, visādi ir. Tā, davai čau, turās uz tikšanos.